Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas konferenču zālē 19. decembrī notiks svinīgā gada labākā ārsta un kolēģu godināšanas ceremonija. Tās galvenais mērķis ir izteikt atzinību tiem medicīnas darbiniekiem, kuru pašaizliedzīgais darbs visa gada garumā ir pelnījis īpašu atzinību. Godināt slimnīcas personālu un kolēģis bija ieradies Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Blumbergs. Šis gads ir bijis tiešām dinamisks, jo mēs strādājam plānveidīgi, mēs plānojam budžetu, plānojam investīcijas, vairākus gadus uz priekšu. Un šogad, jāsaka, ir viens no svarīgākajiem, kas ir projekts, kas ir tiešām beidzies. Tas ir Talsos, ir atklāta jaunas slimnīcas. Mēs esam atklājuši arī nodaļas. Mums bija traumatoloģija, ķirurģijas nodaļā rekonstrukcijas. Mēs esam acu kabineta uztaisījuši to, lai palielinātu, jo tiešām pie mums ir vairāk kā 55% ir ventspilsnieki Ventspils novada, kas nāk uz acu apmeklējumiem, bet pārējie faktiski no visas Kurzemes ir. Ļoti svarīgs faktors ir, es domāju, arī šī dzemdību vanna, kas ir, kad iespēja dzemdēt ūdenī, jo tas jau nav tikai viens šodien tā dzemdību vanna, jo vairāk pie šī, kā uzlabot šo dzemdību slimnīcu strādā plānveidīgi, ir gan vecmāžu dienests, gan ir iespējas ir luksus palātā, un tas dod arī rezultātu, kā jūs redzat, šogad ir rekords. Jau pat decembrī bija jau 600. bērniņš, kurš ir dzimis ir Ventspils slimnīcā. Protams, ka es vecākiem, cik es saprotu, ka viņi ne jau tikai slimnīca arī, bet es domāju, ka viņiem arī patīk šādā skaistā, sakārtotā pilsētā, kad viņš ir dzimis Ventspilī. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca ietver sevī divas slimnīcas – Ventspils un Talsu slimnīcu. Lielākais šī gada notikums bija jaunās Talsu slimnīcas atklāšana, kas Ziemeļkurzemes iedzīvotājiem nodrošinās kvalitatīvu veselības aprūpi un mediķiem ļaus strādāt mūsdienīgos darba apstākļos. Tas tiešām ir tāds ļoti liels solis, viņš nācis ļoti grūti. Gan tiesvedības dēļ, tā, ka neļāva tur būvēt. Tas fantastiskais mirklis iestājās, un šobrīd tur ārstējās pacienti, beidzot atbilstošās telpās, atbilstoši arī personālam, beidzot ir mūsdienīgi apstākļi, un šīs telpas atbilst mūsdienu prasībām ārstniecības. Tā kā, tas ir lielākais gandarījums, protams, kas šogad ir bijis. Tad ir, protams, arī daudz dažādu mazu gandarījumu, kas katru reizi nes progresu. Slimnīcas uzstādījums ir darīt labāk, darīt vēl labāk. Līdz ar to, ja mēs iegādājamies, piemēram, jaunu aparatūru, tad mēs ļoti izvērtējām tieši šo labāk, vēl labāk. Un šajā gadā, pateicoties arī Ventspils domas atbalstam, tika iegādāts, piemēram, operācija laparoskops. Mēs viņu iegādājāmies ļoti izšķirt spējīgu, aizsūtījām arī ārstus mācīties uz Franciju. Vislabākajā Eiropas klīnikā viens ārsts mācījās mēnesi, viens nedēļu mācījās operēt. Un tātad, lai tas vēl labāks un vēl labāks būtu tiešām gan prasme, gan aparatūra ietu roku rokā. Tāpat ir jaunas operācija mikroskops nopirks, ko pārsvarā izmanto loru operācijām, bet viņš arī ir uz nākotni tendēts. Arī tas ir pateicoties Ventspils domas finansējumam. Decembrī Ventspils slimnīcas acu slimību nodaļā tika atklāts Kurzemes acu centrs, kurš ir aprīkots ar modernāko tehnoloģiju. Mēs esam izauguši pateicoties mūsu acu ārstiem. Mēs esam vieta, kur operē visvairāk ārpus Rīgas acis tieši, un tāpēc mēs uzskatījām, ka mēs esam cienīgi saukties par Kurzemes acu centru. Un Kurzemes acu centrā mēs šogad atvērām vēl vienu acu kabinetu, lai varētu vairāk pieņemt pacientus. Šogad ķirurģijas un traumatoloģijas nodaļās tika veikts kosmētiskais remonts ar nelielu telpu pārplānojumu. Par Ventspils pašvaldības līdzekļiem iegādāts jaunas medicīnas iekārtas, kas turpmāk ļaus ārstiem veikt operācijas visaugstākajā kvalitātē. Darīts ir daudz un izdarīts ir daudz, un gandarījums ir par to. Mēs lepojamies ar to, ka mēs cenšamies, lai mums būtu kādas ekscelences medicīnā, tādas, kas nav citur, kā piemēram šis te acu centrs. Mēs ar viņu lepojamies. Mūsu ārsti mācās veikt sarežģītas zarnu operācijas ar ārzemju kolēģiem kopā. Tā ir un būs vēl lielāka mūsu ekscelence. Mūsu ekscelence būs šīs ginekoloģiskās laparoskopiskās operācijas. Tās ir īpašas ekscelences, ar ko mēs leposimies droši vien nākotnē un lepojamies jau arī tagad, jo šajā jomā mēs esam vieni no labākajiem Latvijā. Gada nogalē ir būtiski izcelt tos, kuri pašaizliedzīgi un atbildīgi dienu no dienas pilda savus pienākumus.
Tā kā Ventspils slimnīca par saviem kolēģiem uzskata arī asins donorus, tad kā pateicība cilvēkiem, kas ziedojuši visvairāk asiņu, tika nolemts ieviest jaunu nomināciju – Gada kolēģis asins donors. Gads tuvojas noslēgumam, tāpēc laba vēlējumi visiem jaunajā gadā. Es gribu vēlēt vairāk labestību, censties atrast labestību un dāļāt arī to saviem līdzcilvēkiem. Un to ļauno, un to nenovīžīgo, to skaudību varbūt tas atstāt šī gadā, kas aiziet. Visiem maniem bijušajiem darba kolēģiem, visiem maniem esošajiem darba kolēģiem, visiem maniem darbiniekiem, kurus sauc par meitenēm, jo sieviete manā uzskatā ir vienmēr jābūt dzirkstošai kā meitenei. Es gribu novēlēt pašu galveno, ko īstenībā nevar nopirkt par naudu. Tas ir veselība.